Latvijas tauta pārvēršas līdz nepazīšanai savā pašizpausmes sakarā. Nav jau tā, ka uzskatāmā aģitācija būtu sveša, vēl no partiju ķīviņu laikiem, vai bez rakstītiem saukļiem par tautas vienības garu un tam līdzīgi iztiktu kāds sevis cienošs pasākums pie Ulmaņa valdīšanas. Bet ka šitā apkārt nesāties. Vērojot tautas, tā teikt, stihiskās demonstrācijas, var tikai pabrīnīties, cik nestihiski, vienprātīgi, politkorekti, tālredzīgi un mākslinieciski augstvērtīgi ir ļaužu apkārt staipāmie lozungi, plakāti, transparenti un ikonizētie kompartijas nomenklatūras saulveža tēli. Laikmetā bez interneta un pat bez faksa tā vien liekas, ka darīšana ir ar no Maskavas līdzatvestu labi atstrādātu mārketinga produktu. Tas svētku ietērpa tāds kanons vai norma, kas iestrādājusies Krievijā bija 30. gados un kas vienkārši mehāniski pārcelta. Lai gan, ja mēs analizēsim vēl dziļāk, ka šīs lietas visur ir Romas impērijas kājas, tur no baznīcas ikonu staigāšana ar ikonām. Tikai, citi svētie, vai ne? Tas ir tas. Ir tāds jēdziens Staļina teātris. 30. gados tā viena no staļinismu pastāvēšanas formām bija nemitīgu masveida izkoptu izrāžu veidošana. Un dalība, masu dalība tajās izrādēs bija tā saucamā publiskā lojalitātes apliecināšana režīmam. Tev neviens pirmkārt neprasīja, vai tu gribi pieņemt vai ne. Ja tu te esi, tad šeit tev, kā saka, kāds un staigā. Šajā gadījumā pie mums notiek tā kā eksports, jā, mums tas 40. gadā, to masu gājienus, masu mītiņus, kopējo skaļo sajūsmas kliekšanu, viņa pie mums daļēji ateksportē. Balsotāju priekam nebija gala. Var jau cilvēku masas sadzīt kopā, kur it kā izrāda sajūsmu ar jauno režīmu. To visu var izdarīt, manipulēt būtībā. Manuprāt, tā ir visreālākā manipulācija bija. Es stingri šaubos, kas tur pirmajās rindās bija. Vai tie bija tiešām vienkārši šie cilvēki? Daļēji jau, kā saka, tās kronikas jau atspoguļo to, kas notika, ja? Bet mēs zinām, ka liela daļā jau šīs demonstrācijas bija mākslīgi, teiksim, organizētas, ja? Un cilvēki aiz bailēm no arī šajās demonstrācijās gāja un bija, kā saka, spiesti tād iet. Mēs prasam Latvijas pievienošanu Padomju Savienībai, lai dzīvo Padomju Latvija kā 14. Padomju Republika. Mēs prasam Staļina konstitūciju. Viens no padomju valsts, kas saka, principiem vienmēr jau sākot ne tikai no Staļina, vēl pirms tam, ir tā kliedzošā neatbilstība starp deklarēto un reālo dzīvi. Un šajā ziņā Staļina konstitūcija ir ļoti labs piemērs. Tā tika pieņemta 36. gadā, cik kā juridiskais dokuments, viss ir kārtībā. Tikai cita lieta, kas starp šo konstitūciju un reālo dzīvi, reālām tiesām, reālo vēlēšanu procesu, ja, nebija faktiski nekā kopīgi. Ja. Tieši tad, kad tika pieņemta Staļina konstitūcija, sākās lielais terors. Latvijas darba tauta, viņas vēlētā Saeima un Latvijas komunistiskā partija ir delegācijai uzticējusi svarīgu un vēsturisku uzdevumu atvest mums tiesību un brīvību, atvest mums Staļina konstitūcijas sauli. Skaisti, vēsturiski kadri. Padomju Latvijas delegācija Maskavā padevīgi lūdzu uzņemt jaunizcepto republiku PSRS sastāvā. Lai varas izrāde būtu iespaidīgāka, delegācijas sievietēm silti tiek ieteikts ierasties latviešu tautas tērpos. Delegāti, izbijusī Krievijā apmācītā pagrīdniece Olga Augusta, ieradās žaketē, jo atteicās vilkt, viņas vārdiem sakot, šos kankarus. Komunisti internacionālisti vienkārši alerģiski ienīda visu nacionālo. No Maskavas atgriezās Padomju Latvijas Saeimas delegācija, izpildījusi darba ļaužu uzlikto uzdevumu pārvest mums Staļina konstitūciju.
Jau kopš vēsturiskā 5. augusta padomju Latvijas tautas svin priecīgus svētkus, kas tagad izvērtušies par skaistāko brīdi, jo mēs esam lielās padomju savienības brīvie pilsoņi. Kas attiecās uz okupāciju, tad man nāk smiekli. Bija okupācijas, bet nav vairs okupantu, ja, un tā tālāk. Saprotiet, te nav vietas nekādām spekulācijām. Ja. Ir starptautiskās tiesības. Un pēc starptautiskām tiesībām mēs skatām un vērtējam visus notikumus. Ir Padomju Savienības rīcība, ir Vācijas rīcība, bet mums viss ir jāvērtē pēc vienādiem kritērijiem. Un jānonāk pie vienādiem secinājumiem, lietojot vienādus jēdzienus. Ja, teiksim, vācu tanki iebrauc Vīnē, tā ir okupācija. Vācu tanki iebrauc Prāgā, tā ir okupācija. Kāpēc tad? Ja Krievu tanki iebrauc Rīgā, tā nav okupācija. Tas ir smieklīgi, gluži vienkārši. Tā vajadzēja panākt, lai starptautiskā sabiedrība akceptē viņa akciju. Bet starptautiskā sabiedrība taču neakceptēja. 50 valstis, kā mēs zinām, atteicās atzīt Padomju Savienības iekarojumus Baltijā, un līdz ar to valsts ir bijusi okupēta. 1940. gadā Latvijas darba ļaudis jau uz visiem laikiem uzvarēja kapitālismu. Tautas Saeimas deputāti 2. ārkārtējā sesijā vienbalsīgi akceptēja jauno pamatlikumu. 1944. gadā, kad PSRS savu himnu internacionāli nomaina ar oriģinālu gabalu, par savu himnu, ģērbonu un karogu mudina sākt domāt arī padomju Latvijas varas vīrus. Ja ar karogu un ģērbonu tiek pateikts priekšā, ka tiem nevajadzētu izlikt no pārējo padomju republiku atribūtiem, tad ar himnu tas neiet tik vienkārši. Sākumā ar laika garam atbilstošu tekstu tiek piedāvāts pārdziedāt Dievs svētī Latviju, taču tas nedara, jo varētu atgādināt plutokrātu laikus. Tikai pēc gada ilgas dziesmu konkursa atlases ar žūriju Maskavas politbiro izskatā un ar pašu žūrijas priekšsēža Staļina svētību no 22 gabaliem tiek akceptēts hits dziesma par padomju Latviju. A Ļeņina ceļu uz brīvi un slāvu ar Staļinu sirdī mēs ejam arvien. Labi, joks pie malas, nomirst Staļins, un pēc 10 gadiem šis pantiņš jāņem ir ārā. Taču tajā laikā, dažus mēnešus pēc šīs himnas akceptēšanas Maskavā, dzelzceļa stacijā, sagaidot Latvijas universitātes sportistus, vietējais orķestris viņus sagaidot, nospēlē vēl brīvvalsts laikā iemācīto dziesmu Dievs svētī Latviju. Un sportisti īsti nezin, ko darīt, vai dziedāt līdzi, vai izlikties ošipku nemanām. Kas zina Maskavu tomēr? Ne tikai attiecībā par konstitūciju, bet būtībā visās tiesību nozarēs bija šie vispārējie likumdošanas pamati no Maskavas. Par kādiem likumiem saviem varam runāt? Absolūti neko. Rīt 1. maijs. Latvijas tauta līdz ar visām mūsu padomju savienības tautām svinēs 1. maiju, kā visā pasaule vēsturiskās uzvaras dienu par fašistisko Vāciju. Tautas jau bija saranžētas arī, taču Staļins 46. gadā, tūlīt pēc kara, paziņoja vienkārši atklāti un noteikti, ka vadošā un virzošā tauta ir Krievu tauta. Latviešu tautas izcilākā veltē, liela nacionālā stilā veidota sudraba pūralāde, ko izgatavojusi grupa lietišās mākslas meistaru. Tai jaunā dzimtenē, ko tu mums devi, ko katru rītu daļāku jūt sirds, ik katrā mājā līksmi piemin tevi, kā zvaigznes bērna acis pretī mirdz. Tas interesantākais propagandas piemērs, kas man atmiņā ir palicis no padomju laiku mācību grāmatas, bija, piemēram, bija tādi PSRS stāsti 4. klasītei, kur bija tāds, piemēram, teikums, senie slāvi bija gara auguma, blondi, ļoti skaisti cilvēki. Respektīvi, pat jau mazam bērnam šāds ideoloģiskais uzstādījums tiek uzlikts, tātad tas nozīmē, ja senie slāvi bija skaisti, tad a priori sanāk, ka ir tautas, kuras nav skaistas. No biedra Kusiņa runas LKPCK 1947. gada māja plēnumā. Partijas centrāla komiteja Maskavā komandēja uz Latviju lielu skaitu komunistu ar lielu partijas un padomju praktiskā darba pieredzi.
biedri necenšas un negrib apgūt pašu vajadzīgāko instrumentu – latviešu valodu. Vadošie darbinieki, kuriem valoda būtu jāmācās, to nedara. Viņi pat ir izraudzījušies sekretārus, krievu tautības cilvēkus, lai ar to sevi izolētu un lai latviešu valoda tur neiekļūtu. Raksturīgi, ka tie latvieši, kuri Latvijā atgriezušies no PSRS un kuri sen ir aizmirsuši savu dzimto valodu, nerūpējas par latviešu valodas apgūšanu. Pēc tam to ranžēt gribēja Latvijā arī viens Goris. Arī saranžēja. Viņš faktiski jau pateica, ka Krievi kā pēc tam nāk Ukraiņi, Baltkrievi, Uzbeki un latvieši tur kaut kur pašā. Nezinu, kur, bet ļoti zemu. Rīgas medicīnas institūta tajā laikā, rektors Lubudze palīdz institūtam, tu strādāsi uzņemšanas komisijā par atbildīgo sekretāru. Tur bija arī konkurss un tā tālāk, bet to es varu atklāti pateikt. Tika liktas kategorijas. Puisim uzreiz jau viena balde klāt. Vēl varbūt var saprast, puiši cilvēks tomēr nav ģimene un tā tālāk uz to, bet mēs atsevišķi dalījām ebrejus. Ebreji bija atsevišķā grupā, viņiem bija vēl grūtāk, kā saka, to konkursu izturēt un tā tālāk. Tad bija noteikti spīdēja un apakšā bija arī nacionāli jautājumi. To, ko es zinu, ka tāds klasifikācija bija, ko skaļi neziņoja un tādēļ man pieprasīja to darīt, to es darīju. Ja reizēm saka, ka tur tikai bija sociālā tāda izrēķinās Padomju Savienībā šķirošana, neteiksim, atšaušana, bet Padomju Savienībā bija arī pēc nacionālā principa. Tur poļus nošķēla visus, kas tur bija. Vienkārši tāpēc, ka viņš ir polis, latvietis vai ebrejs. No visiem, no ārlietu ministrijas, izlūkdienesta visus, vispirms latviešus, ebrejus izņēma, jo Staļins pateica, un Molotovs pateica, galvenokārt, ka aiz katra viņai vesela virtene un vienkārši sakot nevajag. Mūsu padomu jauniešus vadīja un vadīs partijas lielā gādība. Viss padomju tautas atbalsts un atsaucība. Būsim vienmēr komunismu cēlāju vārdu cienīgi. Interesanti sanāk, ka Daugavpilī ir milzīga poļu skola ar 500 bērniem un ir kaut kāds papīrs, ka skolēnu trūkuma dēļ šī skola ir jāslēdz jau un viss, un tad skola ir izbeidzās un nākošā gadā visi mācās krieviski. Staļins jau bija atzemdinājis savā veidā jau to impēriju, un impērijā vajadzēja viena valoda, viena valdošā nācija. Padomju ikdiena nāk ar saviem jauninājumiem. Uzruna kungs un kundze, tas ir kas no buržuāzisko eksploatātoru laikiem, tāpēc tie tiek aizliegti un vietā nāk pilsoņi un pilsonis. Kompartijas biedri viens otru drīkst uzrunāt par biedriem un biedrenēm. Jau no 40. gadu otras puses vēl cienīgāk skanie centīgākie latvieši viens otru sāk uzrunāt vārdā un tēva vārdā. Un sākot ar tiem tēva vārdiem, kas bija priekš latviešiem tā neparasti. Krievam, protams, viņam patīk, ka viņš atgādina viņu tēvu, bet latviski tas jau pārņēma tādā formā, kas galīgi nepieņēmama, komiska. Teiksim, tas, ja tevi nosauc tur Jaņis Iņesisavičs, tad Iņesisavičs, neskana vairs. Padomju Latvijas darba ļaudis pieņēma vēstuli lielajam latviešu tautas draugam Josifam Visarionovičam Staļinam. Lai Latvijas tauta leģitīmi varētu nest sovietizācijas nastu, 48. gada janvārī notiek vietējās vēlēšanas. 23. septembrī Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas augstākās padomes prezidija priekšsēdētājs profesors Kirpenšteins parakstīja dekretu par vietējo darba ļaužu deputātu padomju vēlēšanām, kas notiks 1948. gada 18. janvārī. Atbilstoši padomju konstitūcijai, Latvija tiek pie it kā tautas vēlētu deputātu padomju izpildkomitejām, taču tā ir tikai izkārtne bez nekādas reālas ietekmes, jo savu ikdienas izpausmi sakarā un jau kādu lēmumu pieņemšanā pakalpība un klausība visu nosakošajām partijas komitejām saglabājas. Par godu vietējo padomju vēlēšanām rīkotās veiksmes pārspējuma dalībnieki no visām padomju Latvijas malām devās uz Rīgu. Simtiem kilometrus noskrējuši streikotāji, dažādu rūpniecības uzņēmumu stāvāmieši, studenti, lauku jaunieši. Republikas pilsētās un laukos viņi veikuši aģitācijas un propagandas darbu. Komunāru laukumā pārspējiena finiša. 47. gadā es atceros, kad bija
Tad daudz negāja vēlēt, bet pēc tās izdzēšanas viss nobijās. Un tad jau uz vēlēšanām gāja, var teikt, ka 99% tā kā gandrīz bija jau arī rakstīts laikrakstos. Fabrikā jau mašīnas bija maz, un man bija privātais Moskavičs, un tad man bija jābraukā. Viens pats braukāja vai? Nē, līdz bija arī viens no izstribīgais saucamais, arī ieradamies pie tiem vēlētājiem. Tad jau tur bija, var teikt, Gaudīts jau tur klāts, dažs kafiju uzlikt, dažs ko to. Mēs teicu, nevaram, paņēmām no sākuma, Man tas kompleons bija tāds vecāks gados. Tas jau saka, vairāk nevar. Iedod līdzi ar mums tos pudeli iesāktu. Valsts palīdzēja Hermanim Klerhofam atjaunot vāciešu sapostīto saimniecību. Tātad viņš brauc uz vēlēšanu iecirkni, nodot savu balsi par padomju vāru. Satiekam vienu, vai man arī jāiet. Un tas kompleons, tas izstribītēji, tās mutīgs bija. Mēs novēlēsim priekš tevi. Vai tu tā var? Jā. Viņš saka, tā var, mēs varam. Beidzās dažreiz tā diezgan čābīgi. No rīta ap kādiem 5:30 daudzās viens pie durīm. Es saku, kas ir Jāni? Vai man pašiem pistoli nepaliek pie tevi? Jā, skatos, ir pistoli, mašīna pistoli. Tā viņš bija priecīgs. Man ir viens līdz nāc ieraudzīt uz tiem priekiem, viņš saka. Un tās vēlēšanas beidzās. Ar pilnām tiesībām pirmais vēlēšanu iecirknī ieradās Teodors Tupiņš. Viņš pirmais pagastā izpildīja visas savas piegādes valstī. Arī Jānis Rūtenbergs godam sagaidīja vēlēšanu dienu. Valstī viņš nodeva virs plāna 1 tonu labības. Tie 40. gadi, it īpaši padomu deportācijas, viņas bija iedzinušas tik totālu baiļu sajūtu, acīm redzot tās padomu varmācības vai tās bailes, ka tevi paņems, aizvedīs, nezinu kur, vai tevi paņems un nogalinās, nezinu kāpēc. Ka tās ir ļoti dziļi iespiedušās. Balsošana nobeigta. Rīgas 7. vēlēšanu iecirknī. Balsošanā piedalījās 100% vēlētāji. Visi viņi atdeva savas balsis par latviešu tautas lielo draugu, biedru Staļinu. Pat tie visaugstāk stāvošie partijas funkcionāri un padomju funkcionāri nevarēja būt droši ne par sevi, ne par savu ģimeni. Molotova sieva sēdēja lēģeri, Kaļiņina sieva sēdēja lēģeri, kaut arī Kaļiņins bija nomināli pirmā persona valstī. Ja. Atradi auto, kuru vēlies pirkt? Ienāc Mogo LV!